Le 31 octobre 1517. 1517. gada 31. oktobrī Vācijā mūks Luters pie Vitenbergas pils kapelas durvīm pienaglo savu 95 tēzes, kas apšauba Romas katoļu baznīcas. Qui remettent en question l'Église catholique romaine. Saskaņā ar protestantu tradīciju, āmura sitiena troksnis pa kapelas durvīm ir bijis dzirdams līdz pat Romai. Indulgenču sludinātāji maldās, kad viņi saka, ka pāvesta indulgences atbrīvo cilvēku no visām bēdām un viņu glābj. Mūsu ticība Kristumu mūs neatbrīvo no darbiem, bet drīzāk no nepareizas izpratnes. Tas ir no nepareizas apziņas, ka darbi mums sniedz attaisnošanu. Tas bija īsts pērkona grāviens kristietībā. 1530. gada Augsburgas ticības apliecība ievieš šo jauno šķelšanos Kristus miesā. Tam sekoja daudz asaru, daudz asiņu un uguns. Par laimi 482 gadus vēlāk, 3. gada 1000 rītausmā, turpat Augsburgā tika parakstīta kopīga deklarācija starp katoļiem un protestantiem. Tikai caur Dieva žēlstību un nevis balsoties uz mūsu nopelniem, Dievs mūs pieņem un mēs saņemam svēto garu, kas atjauno mūsu sirdis un mūs aicina veikt labus darbus. 3. gada 1000 rītausmā tika spērts īpašs solis pretim kristiešu vienotībai. Tā ir taisnība, ka kristietībā kopumā mēs bieži nesaprotam šo vārdu taisnošanu. Un mēs neredzam šīs kopīgās deklarācijas jēgu. Tāpēc lūk šajā filmā mēs redzēsim, kā aplūkojot Terēzes no bērna Jēzus, katolītes un karmelītes, dzīvi un liecību, un abrīnojamo Dietriha Bonhoeffera liecību. Šī katolīte un šis protestants mums palīdzēs saprast, ko nozīmē šī kopīgā deklarācija un cik tā ir svarīga kristietībai. Es domāju, ka varēšu iemācīties ticēt, mēģinot dzīvot svēti. Tagad mācos, ka tieši dzīvojot pilnīgi zemes dzīvi, mēs iemācāmies ticēt. Kad mēs esam pilnīgi atteikušies kļūt par kaut ko, lai tas būtu svētais, atgriezies grēcinieks vai baznīcas cilvēks, slimais vai veselais, tieši tad mēs sev pilnībā atdodam Dieva rokās. Mēs uztveram nopietni ne tikai savas ciešanas, bet arī Dieva ciešanas pasaulē. Mēs pavadām vakar kopā ar Kristu Ģedzemenē. Manuprāt, tā ir ticība, metanoja. Tā mēs kļūstam par cilvēku, par kristieti. 1944. gada 27. jūnijā Tēgeles militārajā cietumā Vācijā luterāņu mācītājs Dietrichs Bonhoeffers raksta vēstuli savam labākajam draugam Eberhardam. Viņa noziegums, savas protestantu ticības vārdā viņš iesaistījās sazvērstībā pret Hitlera režīmu. Kopš 1933. gada aprīļa, 3 mēnešus pēc Hitlera nākšanas pie varas, Dietrichs, jauns mācītājs un izcils teologs, iestājas pret jaunā režīma antisemitiskajiem pasākumiem. 1935. gadā viņš uzņems vadīt Vinkenvaldes semināru, kurā tiek gatavot nākamie luterāņu mācītāji. Tieši tur viņš vēlas veidot kristiešu kopienu, kura lūgtos un kalpotu pilnībā paklausot Kristus pavēlēm. Būdams pacifists pēc pārliecības, bet gatavs iesaistīties sazvērestībā, kas paredzēja nogalināt Hitleru, Dietrichs, pateicoties paziņu lokam, tika norīkots vācu pretizlūkošanas dienestā. 1942. gada jūnijā viņš satiek savu līgavu Mariju von Wedemeyeri. Viņš visu laiku bija pakļauts Gestapo draudiem un izsekošanai.
Viņš tika arestēts un ieslodzīts 1943. gadā, dažas nedēļas pēc saderināšanās. Visa ēka skan no aizvainojušiem vārdiem un kliedzieniem. Ēdienu devā nav ne gabaliņa gaļas. Ieslodzītie pavada visu dienu bez jebkādas nodarbošanās, lai gan viņi prasa darbu. Ziemā mums jāpaliek tumsā stundām ilgi. Tas iztukšo fiziski un var radīt vienīgi rūgtumu. Mēnešiem ejot, mazinās jebkuras cilvēciskās cerības atgūt savu brīvību un izbēgt no nāves soda. Dītrihs cieš ne tikai no tā, ka izplēna viņa cerība būt kopā laimīgam ar Mariju, bet arī no tā, ka viņš atrodas noslēgtā pasaulē, kur cilvēkiem nav vietas ticībai Dievam. Šajā peklē Dītrihs tic, ka apslēptā veidā Dievs vēl arvien darbojas. To viņš raksta vēstulē savam labākajam draugam Eberhardtam. Ir taisnība, ka viss, kas notiek, nav tikai Dieva griba. Bet tomēr nekas nenotiek bez Dieva gribas. Tas nozīmē, ka katrā notikumā, pat ja tajā nav nekā dievišķa, ir iespējams būt kontaktā ar Dievu. Šobrīd izskatās, ka lēmums ir pieņemts man neļaut pavadīt Ziemassvētkus kopā ar jums. Nabaga Marija. Ticībā es varu visu izturēt, es ceru, pat notiesāšanu un pat citas iespējamās sekas. Ne tikai darbība, bet arī ciešanas ir ceļš pretī brīvībai. Ciešanās pastāv iespēja sev nodot Dievu rokās. Šajā nozīmē nāve ir cilvēku brīvības piepildījums. Manuprāt, tas sniedz mierinājumu. Dievs neīsteno visas mūsu vēlmes, bet visas savus apsolījumus. Pēc tam, kad 1944. gada 20. jūlijā neizdevās atentāts pret Hitleru, mācītājs Dietrichs Bonhoeffers kopā ar saviem līdzgaitniekiem tika pakārts Hosenburgas koncentrācijas nometnē 1945. gada 8. aprīlī. Tās ir beigas, bet man tas ir dzīves sākums. Es nekad neaizmirsīšu iespēju, kādu uz mani atstāja jūra. Viss manai dvēselē stāstīja par labā Dieva lielumu un varenību. Vakarā, kad likās, ka saule iegrimst bezgalīgajos viļņos, atstājot aiz sevi smirdzošu taku, es atcerējos aizkustinošu stāstu par zelta taku. Tas bija žēlstības attēls, kas izgaismo to ceļu, kas jāveic mazajai laivai ar graciozo balto būru. Tad es pieņēmu lēmumu nekad neattālināt savu dvēseli no Jēzus skatiena, lai tā mierā ceļot uz debesu tēviju. Viss man uzsmaidīja virs šīs zemes. Mans priecīgais raksturs nāca man par labu, lai padarītu manu dzīvi patīkamu. Bet 1877. gada 20. augustā Zelija Martēna, Terēzes māte, Alensonā mirst no vēža. Terēzei ir 4,5 gadi. Viņas tēvs ar 5 meitām, no kurām Terēze ir jaunākā, pārceļas uz Lizjē, Francijas ziemeļrietumos, uz māju ar nosaukumu Bisonē. Kopš māmas nāves mans priecīgais raksturs pilnīgi mainījās. Es, kas biju tik dzīvespriecīga un atraisīta, kļuvu kautrīga un mierīga, jūtīga līdz galējībai. Ar vienu skatienu pietika, lai es izplūstu asarās. Terēze par savu otro māti izvēlas savu māsu Paulīnu, kurai ir 16 gadu.
Viņa bija tā, kurai es uzticēju visus noslēpumus. Viņa izgaismoja manas šaubas. 1882. gada 2. oktobrī 9 gadu vecumā Terēze sev par pārsteigumu uzzina, ka Paulīna ir nolēmusi iestāties Karmela klosterī. Tas bija tā, it kā manā sirdī tiktu iedurts zobens. Es atceros, ar kādu maigumu jūs mani mierinājāt. Tad jūs man izskaidrojāt dzīvi Karmelā, kas man likās diezgan skaista. Es jūtu, ka Karmels bija tuksnesis, kur labais Dievs vēlas paslēpt arī mani. Es gribēju doties uz Karmelu nevis Paulīnas, bet vienīgi Jēzus dēļ. Šķiršanās no Paulīnas Terēze izraisa tādu slimību, no kuras saskaņā ar cilvēku aprēķiniem viņa nevar tikt dziedināta. Pateicoties aizgustam svētās jaunavas smaidam, Terēze tiek dziedināta. Tomēr ilgu laiku pēc savas dziedināšanas viņai liekas, ka viņa ir speciāli saslimusi, un viņai ir iespējas, ka viņa ir melojusi. Viņa pārņem šausmīgu skrupulozitāti. Es biju tiešām neciešama savu lielā jūtīguma dēļ. Un ja man nejauši gadījās nodarīt kaut ko kādam, ko es ļoti mīlēju, tā vietā, lai saņemtos un neraudātu, es raudāju kā Magdalēna. Visi izskaidrojumi bija veltīgi. Vajadzēja, lai labais Dievs izdara mazu brīnumu, lai man liktu augt vienā mirklī, un šis brīnums notika neaizmirstamajā Ziemassvētku dienā. Tas bija 1886. gada 25. decembrī. Mēs atgriezāmies no pusnakts mises. Ierodoties mājā, es priecīgi devos meklēt pie kamīna savus kurpītes ar dāvanām, bet Jēzus pieļāva, ka tētis pēc pusnakts mises jutās nogurs un redzot manas dāvanas izteica šos vārdus, kas caurdūra manu sirdi. Par laimi, šis ir pēdējais gads. Bet es vairs nebiju tā pati. Jēzus bija mainījis manu sirdi. Aizturot asars, es ātri nokāpu pa trepēm un savaldot sirds daudzīšanos, es paņēmu savus kurpītes, priecīgi ņēmu ārā visas dāvanas, es biju laimīgā karaliene. Tētis smējās, arī viņš bija kļuvis priecīgs, un mana māsa Celīna domāja, ka viņa sapņo. Par laimi, tā bija laimīga realitāte. Mazā Terēze bija atradusi dvēseles spēku, ko viņa bija pazaudējusi 4,5 gadu vecumā, un tas viņai bija jāsaglabā uz visiem laikiem. Es jūtu žēlsirdību ieplūstam manā dvēselē un vēlmi aizmirst sevi un iepriecināt citus. Kopš tā laika es biju laimīga. Šajā gaismas naktī, ja tā var teikt, Terēze sāk soļot milzu soļiem. Viņa pārņem slāpes pēc dvēseļu glābšanas. Aicinājums uz Karmelu neatliekams, bet tā kā viss, kas ap viņu tam pretojas, viņi dodas apmeklēt pāvestu Leonu 13, lai viņam lūgtu iestāšanās atļauju. Tā viņa pārkāpa Karmelas slieksni 1888. gada 9. aprīlī un kļūst māsa Terēze no bērna Jēzus un svētā vaiga. 2. janvārī viņai paliek 15 gadu. Būt tavai līgavai, ak Jēzus, būt karmelītei, vienotības dēļ ar tevi būt dvēseļu mātei, ar to man vajadzētu pietikt. Bet tā nav. Es sevī jūtu citus aicinājumus. Es jūtu aicinājumu būt karavīrs, priesteris, apustulis, mācītājs, moceklis. Galu galā es jūtu vēlmi tevis dēļ, Jēzu, veikt visvaronīgākos darbus. Ak, mans Jēzu, ko tu atbildēsi uz visām manām neprātībām? Saskaroties ar šīm vēlmēm, Terēze izjūt nespēju dzīvot karmelītes aicinājumu. Lūgties 6,5 stundas dienā, paciest augstumu, izrādīt mīlestību savām māsām, kuras viņa nav izvēlējusies, tas ir pāri viņas spēkiem. Terēze ir skarta pašā viņas aicinājuma sirdī. Pie Jēzus nav nekā sausums, miegainība, bet vismaz tas ir klusums. Es tik ļoti vēlos mīlēt Jēzu, mīlēt viņu tā, kā neviens viņu nav mīlējis. Mīlestības izrādīšana man nevienmēr ir likusies patīkama. Ilgi vakar lūkšanas laikā mana vieta bija blakus kādai māsai, kurai bija dīvaina apsēstība. Tiklīdz viņa bija ieradusies, viņa radīja nelielu troksni, kas līdzinājās tam, kādu rada tad, ja berzē divus gliemežākus vien pret otru.
Es jums saku, mana māte, cik ļoti šis troksnis man nogurdināja, tas bija neizturami. Man bija liela vēlēšanās pagriezt galvu un uzlūkot vainīgo, kas, protams, pat nemanīja savu netikumu. Bet savā sirdī es jūtu, ka labāk bija to paciest Dieva mīlestības dēļ un tādēļ, lai nesāpinātu māsu. Es biju spiesta veikt ciešanu lūgšanu. Es centos iemīlēt šo netīkamo mazo troksni, un es pievērsu savu uzmanību, lai labi tajā ieklausītos, it kā tas būtu aizkustinošs koncerts, un visā savā lūgšanā es veltīju šo koncertu Jēzum. Karmelā ir kāda māsa, kurai talants man nepatikt visās lietās. Viņas izturēšanās, vārdu un raksturs man liekas pilnīgi nepieņemams. Tomēr tā ir svēta mūķene, kuru patīk labajam Dievam. Un tā, nevēloties pakļauties dabiskajai nepatikai, ko es izjūtu, es nodomāju, ka mīlestība nesastāv no jūtām, bet gan no darbiem. Tāpēc es centos, lai šai māsai darītu to, ko es darītu cilvēkam, kas man patīk vislabāk. Es centos viņai izdarīt visus iespējamos pakalpojumus, un kad man bija kārdinājums viņai atbildēt netīkamā veidā, es viņai veltīju savu visapburošāko smaidu. Jā, es jūtu, ka tad, kad es izrādu mīlestību, vienīgi Jēzus ir tas, kas darbojas manī. Jo vairāk es esmu vienota ar viņu, jo vairāk es mīlu savas māsas. 7 gadu laikā Terēze apzinās, ka viņai neizdodas uzkāpt pat pirmo pakāpienu pa trepēm, kas jāuzkāp, lai kļūtu par kaut ko labu. Pamazām viņa iemācās doties pilnīgas sev sadošanas ceļā. Viņa atklāja pašu Dieva būtību, žēlsirdību. Tā svētdienā 1895. gada 9. jūnijā Terēze sev velta žēlsirdīgai mīlestībai. Šajā gadā es saņemu žēlastību saprast vairāk nekā jebkad, cik ļoti Jēzus vēlas tikt mīlēts. Jēzus neprasa liels darbus, bet tikai atdevi un pateicību. Atbildot uz viņas ilgām pēc svētuma, viņa atmiņā attausts lifts, ko viņa redzējusi kādā Romas viesnīcā, un tas viņai liek saprast, ka uz pilnību ved arī kāds cits ceļš, ne tikai trepes. Es sapratu, ka man ir neiespējami augt, man sevi jāpieņem tādu, kāda es esmu ar visām manām nepilnībām. Bet es vēlos meklēt līdzekli, lai dotos uz debesīm pa taisnu ceļu, īsu ceļu, pa pilnīgi jaunu ceļu. Mēs dzīvojam atklājuma laikmetā. Tagad vairs nav jākāp pa trepēm. Pie bagātniekiem tās aizvieto lifts. Es gribēju atrast liftu, kas mani pacelt līdz pat Jēzum, jo es esmu pārāk maza, lai kāptu pa pilnības kāpnēm. Tad es meklēju svētajās grāmatās norādu uz liftu, manu vēlmi objektu. Un es izlasīju šos vārdus, kas nākuši no mūžīgās gudrības lūpām. Ja kāds ir pavisam mazs, lai tas nāk pie manis. Tā nu es nācu, domājot, ka esmu atradusi to, ko es meklēju. Un es vēloties uzzināt, mans Dievs, ko tu darīsi ar šo vismazāko, kas atsaucies tavam aicinājumam, es turpināju savus meklējumus un lūko es atradu. Kā māte žēlo savu bērnu, tā es jūs žēlošu. Es jūs turēšu savā klēpī, es jūs auklēšu uz saviem ceļiem. Ak, nekad man dvēseli nav iepriecinājuši maigāk un skanīgāk vārdi. Lifts, kam mani jāuznes līdz pat debesīm, ir tavās rokās, saka Jēzu. Tāpēc man nav jāaug, bet tieši otrādi, man jāpaliek mazai un jākļūst ar vien mazākai. Ak, mans Dievs, tu esi pārspējis manas cerības. – 1896. gada 5. aprīlī, kad Terēzei parādās pirmās plaušu tuberkulozes pazīmes, viņa uzsāk lieldienu laiku visdziļākajā iekšējā naktī. Viņi, kas cerēja ātri doties uz debesīm, vairs neizjūt ticību un atrodas smagās ciešanās. Tas ir cerības pārbaudījums, nebūtības nakts.
Man liekas, ka tums ar mani runā un par mani smejas. Tu sapņo, priecājies par nāvi, kas tev nedos to, uz ko tu ceri, bet gan vēl dziļāku nakti, nebūtības nakti. Kad es dziedu par debesu laimi, mūžīgo Dieva guvumu, es neizjūtu nekādu prieku, jo es vienkārši apziedu to, kam es gribu ticēt. Kad viņas priori stāsta par debesīm, Terēze viņa atbild, ka viņa redz tikai tukšu sienu. Viņas spēki, viņai to vairs nav. Kas viņai paliek, lai izturētu un dotos uz priekšu? Vienīgi viņas mazais ceļš. Lai gūtu paļāvību, es vairs ne uz ko nevaru balstīties, ne uz vienu no saviem darbiem. Šī nabadzība man bija patiesa gaisma, patiesa žēlstība. Mēs izjūtam dziļu mieru, kad esam pilnīgi nabadzīgi un ceram vienīgi uz Dievu. 1896. gada 17. septembrī, gada pirms savas nāves, Terēze raksta savai māsai Marijai no svētās sirds. Labajam Dievam patīk redzēt, ka es mīlu savu niecību un nabadzību. Es akli ceru uz viņa žēlsirdību. Lūk, mans vienīgais dārgums. Kāpēc, lai šis dārgums nebūtu arī jūsējais? Jēzus mums vēlas dāvāt savas debesis par brīvu. Es neredzu, kas būs tas, kas pēc manas nāves man būs vairāk nekā jau šajā dzīvē. Es redzēšu labo Dievu, tas tiesa, bet es jau esmu ar viņu arī virs zemes. Nē, es nemirstu. Es ieeju dzīvē. Mana neprātība ir cerēt. Terēze mirst 1897. gada 30. septembrī Lizjē, Karmelā. Il est vraiment étonnant ce parcours si court de 24 ans. Pārsteidzoši ir šī īsā, tikai 24 gadus ilgusī dzīve. Petite carmélite, la petite Thérèse. Un milzīgi ir Terēzes no bērna Jēzus ietekme, un šī ietekme aug visā pasaulē. Dans le monde entier. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de commun? Kas gan viņai ir kopīgs ar protestantu brāli Dietrihu Bonhoefferu, kas savā veidā, pat ja protestanti neizsludina svētos, mums katoļiem patiesi ir svēts. Notre frère Dietrich Bonhoeffer est vraiment un saint. Et voici ce que dit un livre. Lūk, ko mums stāsta Silvana de Stromp grāmata, kas salīdzina Terēzes no Lizjē un Dietrihu Bonhoefferu teoloģiju. De Thérèse de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer. Voilà ce que dit la présentation. La voie d'enfance spirituelle. Terēzes no Lizjē garīgās bērnības ceļš arvien vairāk un vairāk liekas kā nebeidzama Dieva žēlstība, kas dāvāt mūsu laikmetam. Jau izvēlēt par misiju aizbildni un atzīt par baznīcas doktoru, Terēze liekas arī iespējīga persona ekumēnismu ceļā. Tātad baznīcas doktora misija aizbildne, un viņi mums rāda pareizo virzienu tajā, kas attiecas uz ekumēnismu. Padarot sev mazu Dieva mīlestības priekšā, viņi savienojas ar Lutera reformācijas tēmu, taisnošana ticībā un vienīgi Dieva žēlstībā. Šī spēcīgā kristīgās ticības pieredze liekas tuvu mūslaika teoloģiskai izpratnē, ko sniedz mācītājs Dietrichs Bonhoeffers, kur nogalināja Hitlera režīms, bet kurš savās no cietuma sūtītajās vēstulēs atklāja abrīnojumu garīgo drosmi. Pestīšana pilnīgi par brīvu. Lūk, ko prasīja Luteris rakstot savus tēzes. Sakot, ka pestīšana ir pilnīgi par brīvu gan attaisnošanas, gan svētdarīšanas aspektā, šie abi autori piedāvā abrīnojumu saskaņu. Abos gadījumos atbrīvošana notiek piemērojoties Kristus eksistencei, kurš neturēja par iegūmu līdzināties Dievam, bet pazemināja pats sevi. Tieši to savās daudzajās vēstulēs savai līgavai raksta Dietrichs Bonhoeffers. Man mīļā Marija, kopš pusnakts es svinu tavu 20. dzimšanas dienu. Tu izlasīsi Bībeles pantus šai dienai, lūgties un sekot Kristum. Šie abi jēdzieni sadar kopā. Tas ir visas dzīves saturs.
Dziļais jautājums par mūsu personisko nākotni, ar ko mēs reizēm maiņticīgi aplūkojam katras dienas Bībeles pants, paliek bez jebkādas atbildes. Tas ir grūti, bet tas ir labi, ka tas ir tā. Tas mums palīdz sev atdot Dievam. Cik skaists ir šis vārds sev atdot, atstāt sevi, lai atrastu savus saknes Dievā. Un ja mēs sekojam Kristum, mūsu nākotne var būt tikai laba. Mīļā Marija. Aussi bien la petite Thérèse que le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Gan mazā Terēze, gan mācītājs Dietrichs Bonhoeffers mūs ieved savas kristīgās pieredzes būtībā. De leur expérience chrétienne et de celle du Christ. Saint Paul l'exprime fort. Svētais Pāvils to ļoti labi izsaka vēstulē romiešiem un arī īpašā veidā vēstulē filipiešiem. Par cet hymne qu'il a consacré. Himnā, kas bija viss pirmo kristiešu pirmā dziesma. Credo des tout premiers chrétiens. On a compris cela parce que le vocabulaire est un vocabulaire très ancien. Alors, dans cet hymne aux Philippiens, Himna no vēstules filipiešiem, ko mēs attēlojam ar šo schēmu, ļoti skaidrā veidā ir pateikts, ka Jēzus, kas bija ar Dievu trīsvienībā, neturēja par ieguvumu līdzināties Dievam, bet sevi vienkārši pazemināja. Viņš nonāca, lai kļūtu mazs un vēl vairāk. Viņš paklausīja līdz pat krusta nāvei. Donc cette descente, cette manière dont la Trinité, Tātad šādā veidā, kad trīsvienība sevi atdala no Jēzus, tā zināmā mērā sevi iztukšo pat no sevis. Veidā, kādā Kristus sev dāvā, ir šī pestīšanas kustība, kas mūs paņem pašos mūsu grēku un ciešanu dziļumos, lai mūs paceltu līdz pat viņam. Pour nous faire à notre tour trouver la gloire de Dieu et la divinité. En fait, donc, ce mouvement... Lūk, šis pestīšanas ceļš, ko mēs saucam par kenozes ceļu. Dievs iztukšo pats sevi, lai mūs glābtu, lai mums piedot, lai mūs attaisnot. Pardonner, pour nous sanctifier, nous justifier. Ce mouvement de la kénose... Šis kenozes ceļš ir pestīšanas ceļš, ko veica Kristus. C'est le mouvement du salut. Tous deux, en fait, aussi bien... Viņi abi, gan luterāņu mācītājs, gan jaunā karmelīte, izdzīvoja šo ceļu īpašā veidā. Extraordinaire. Et ils ont été configurés à la passion du Christ. Tous les deux, à chacun leur manière. Viņi pielīdzinājās Kristus ciešanām. Viņi abi savas ciešanas un veidā, kādā viņi tās izdzīvoja, pārbaudījumos koncentrācijas nometnē vai Terēzes smagajā slimībā, atklāja šo pestīšanu, kas Kristū tiek dāvāta pilnīgi par brīvu. Cette passion, cette souffrance, on peut dire, et ils l'ont dit si bien, qu'ils ont rejoint cette gratuité du salut en Christ. Et qu'ils ont trouvé Šajā ceļā viņi atrada neparastu prieku. une joie extraordinaire. Comment résumer tout ce que nous venons d'entendre? Visbeidzot, kā apkopot to, ko tikko redzējām un dzirdējām, ko mums stāsta šī kopīgā deklarācija pēc apmēram 500 sašķeltības gadiem starp katoļiem un luterāņiem? Que nous disent aussi les méthodistes qui viennent de nous rejoindre dans cette déclaration commune? Que nous disent enfin la vie. Ko mums stāsta luterāņu baznīcas doktori un mācītāji un mazās karmelītu māsas, katoliskās baznīcas doktoras dzīve, nāvi un pieraksts? La petite sœur carmélite, elle-même docteur de l'Église catholique. Au fond tous. Pašos pamatos mēs sakām būtisko. Mēs tiekam mīlēti ar nesautīgu mīlestību. Par un amour gratuit. Tout est grâce. Viss ir žēlstība. Svarīgi ir to atzīt un to dzīvot. Et de le vivre. Et au fond, et la petite Thérèse. Mazā Terēze un Dietrichs Bonhoeffers to izdzīvoja abrīnojamā veidā. Chacun à leur manière. Ils l'ont vécu et ils l'ont si bien dit. Oui, tout est grâce, ça veut dire que Jā, viss ir žēlstība. ce qui nous sauve, c'est l'amour premier. L'amour premier du Père, du Fils et de l'Esprit. Tas nozīmē, ka mūs glābi Tēva, Dēla un Svētā gara mīlestība. Kas gan ir mūsu pārbaudījumi salīdzinot ar šīs mīlestības intensitāti? Man patīk teikt šo frāzi: absolūti nekas nevar aizskavēt Dievu mūs mīlēt, jo Dievs mūs mīl, Viņš ir tikai mīlestība. Šogad visas pasaules kristieši, katoļi, protestanti, pareizticīgie Lieldienas sagaida vienlaicīgi.
Tas notiek tikai vienreiz 7 gados. Par godu šim notikumam un vadoties no mazās Terēzes un mācītāja Bonhoefera piemēra, šomēnes mēs jūs aicinām lūgties par kristiešu vienotību. Lai tādā veidā mēs kopīgi varētu izdzīvot lieldienu noslēpumu un tādējādi pieņemtu bez maksas mums dāvāto Dieva mīlestību. Šā mēneša Dieva vārds ir no 2. vēstules korintiešiem, 12. nodaļa, 9. pants. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās.